Es neesmu pārliecināts, vai reklāma tajā nozīmē, kādā viņu uztver sabiedrība, ir bizness. Es teiktu, ka bizness ar plusa zīmi ir labs reklāmas blakus efekts. Tu tā īsti nevar izvairīties no peļņas, ja tu tā esi laba reklāma. Un laba reklāma pēc manas pārliecības neatsperās primāri no biznesa rādītājiem. Laba reklāma atspēras no tā, ko mēs saucam par insight, no kāda empātijas gēna, kurš ir dzīvs ikvienā, kurš pēc būtības jūtās reklāmists. Es ļoti ilgi nevarēju saprast, ko ar savu dzīvi iesākt. Ja? Ar mani viss notiek ļoti vēlu. Latvijā dzīvojošs Igaunis Raivo Armulīks nodibinājām kompāniju, kas saucās Zoom, 2x3 metru istabiņā, Aspāzijas bulvārī, kur apakšā šobrīd laikam ir Jāņa Rozes grāmatnīca vai Globus, un augšā bijām mēs. Un tā kā Raivo bija pazaudējis pasi, tad tieši tad es to kompāniju nodibināju savu vārdu, un viņam tagad virtuāli tās 50%. Un kādu brīdi mēs 2x3 metros strādājam ar vienu no pirmajiem tur Macintoshiem Latvijā. Un diezgan labi gāja. Mums bija ambīcija, ka mēs varam pilnīgi visu. Līdz ar to arī rakstot to Zoom logotipu, toreiz kompānija saucās Zoom, mēs ielikām O vidū tādas tagad divas ķeksīšas, kuras es biju noskatījies no Microsoft, acīm redzot domādams, ka mēs būsim kādreiz tikpat lieli un varētu. Bet viena lieta, ko mēs patiešām darījām, mēs ļoti daudz strādājām. Mēs strādājām izcili daudz, un es atceros rītus, kad es biju aizmidzis, piemēram, uz grīdas ap 4 no rīta, un tad apkopē cenšoties nepamodināt, un bija apmazgājis tādu kontūru riņķī, tā kā parasti dzīmē pēc nelaimes gadījumiem uz asfalta. Tolaik bija visnotaļ interesants reklāmas un dizaina novirziens, izstāžu stendi Latvijā nāca iekšā dažādas lielas kompānijas, un tolaik bija tā saucamais izstāžu bums. Visi sacentās, kurš uzbūvēs krūtāku, lielāku, sarežģītāku stendu. Un mēs ar Raivo bijām specializējušies kā reizi stendu būvniecībā. Internets tolaik nefunkcionēja, neko īsti nevarēja saprast, kas pasaulē notiek. Var sakot, lojam stendus. Un apmēram 1998. gadā, pilnīgi nejauši, nav skaidrs, kāda apstākļa sakritībā, mēs iesniedzām pieteikumu Latvijas paviljonu dizainam Expo 1998 Lisabonā, kad nav saprotams, kādā kārtā vinnējām. Braucām un uzbūvējām Latvijas stendu Lisabonā. Faktiski tā arī bija mūsu pirmā puslīdz vērā ņemamā nauda, ar ko Raivo saberzēja rokas, aizgāja no kompānijas un uztaisīja drukas uzņēmumu, lielformātu druku, kas tagad drukā skatlogus, tur draugā, lielās sienas tur drukā un tā tālāk. Un savukārt es aizbraucu un iestājos skolā Londonā. Tas arī ir vesels stāsts, Central St. Martin's College of Art and Design, un es iestājos maģistros. Ziebas gan bija tādas, kad man nebija bakalaura. Es aizbraucu rudenī. Es aizbraucu rudenī uz to skolu. Jā, ļoti interesanti, nekad nav bijis mums students no nevar izrunāt, nevajag. Un viņš saka, jums ir bakalaurs? Es saku, jā, es tagad, vēl nav, bet es akadēmijā mācos, pavasarī būs. Labi, nav problēmas.
pēc kāda brīža atnāk tas papīrs, Stenzenieks uzņemts koledžā, un tad, protams, man izsvērš no tās akadēmijas. Un tagad ir dilēma, godīgs cilvēks, jāņem tas bakalaurs, nav bakalaurs, kā tu tiks tā koledžā iekšā. Bet, es tā kā sapieris uz vīnu lauku, pavasarī aizbraucu uz to koledžu, tā viņi man to bakalauru vairāk neprasīja. Faktiski man bakalaurs un maģistrs ir, un bakalaurs nav. 2 gadi, ļoti laba skola, milzīga vieta. Improvizācija, faktiski pasniedzēji neko neuzspiež un neterorizē. Ap to laiku man nejauši rokās nonāca Bill Bernbach, DDB dibinātāja grāmata. Tas laikam tā arī saucās Bill Bernbach's book ar reklāmām no 50. gadiem, no mazā Volkswagen Beetle līdz laikam 82. gadam, kad viņš nomira. Un es šķirstīju to grāmatu, es sapratu, ka viss, ko es jebkad esmu darījis reklāmā, nav reklāma, nav nekāda sakara ar reklāmas galveno uzdevumu, runāties ar cilvēkiem, mudināt viņus darīt kaut ko vai nedarīt kaut ko, vai iestāties par vai pret kaut ko. Man visu laiku bija pavadījusi pārliecība, ka reklāma nozīmē kaut ko ātri nopārdot, kaut ko paslidināt zem segas, pateikt, ka drusku lētāk, un tad jau būs labi. Un faktiski, šķirstot tas Bill Bernbach darbus, agrīnos DDB darbus, man piešķīlās, ka reklāma nav bizness, reklāma ir kā valoda, reklāma ir liels sakars ar to, kā cilvēki savā starpā veido attiecības, kā draudzība veidojās un draudzība izjūg. Ja? Kāpēc tu iemīli tieši to cilvēku un citu nē? Ļoti bieži uzdod jautājumus un tā sarunas laikā, īpaši studenti uzdod jautājumus par to, ka vai jūs apzināties, ka reklāma ir manipulācija. Tomēr tur manipulē ar tiem cilvēkiem un liek viņiem kaut ko darīt, vai tas tā ir pieņemama. Skaidrs, ka reklāma ir manipulācija. Tāpat kā viss cits, mēs manipulējam droši vien ar pirmo brēcienu, kopš mēs nākam pasaulē. Mēs piemanipulējam mammai, lai tur pupu piedod, ja? Un beidzam manipulēt, tad, kad mūsu mežraga mūzikas pavadījumā nolaiž 1,5 metru zem zemes. Manipulācija jau nav nekas cits kā miedarbība ar pasauli, cerībā vērst pasauli sev par labu vai apstākļus sev par labu. Vienīgā atšķirība ir manipulācijas elegancē. Principā bērni manipulē ar vecākiem, vīri ar sievām, valstis ar valstīm, to sauc par diplomātiju. Reizēm, tad, kad diplomāti tiek atsaukti, tad manipulācija pārvēršas karā, karš beidzās tad, kad sarunas tiek atsāktas. Un te ir atšķirība. Kautiņš ir manipulācija, neapšaubām, spēks ir manipulācija. Teorētiski, ja tev būtu jānogādā cilvēks no punkta A uz punktu B, piemēram, no šejienes uz šejien. Variants numur 1, viņam pietiekoši spēcīgi iespēr pa vēderu, un viņš tā vai citādi tajā punktā B nokļūst. Ja? Otra versija ir uzlūkt viņu uz deju un aizdejot uz punktu B. Matemātiski rezultāts ir līdzīgs. Atšķirība ir pēcgaršā. Atšķirība ir manipulācijas elegancē. Pirmajā gadījumā tu esi dabūjis pa vienu ienaidnieku vairāk, otrā gadījumā tu esi dabūjis pa vienu draugu vairāk. Figurē viedoklis, ka ja uzņēmums nav Twitterī, tad viņš vispār nav nekur. Ja, ja viņam nav profils tur YouTube kanāls, tad viņš ir jau uz riska robežas un visticamāk tuvākos gados iznīks. Un
es domāju, ka tehnoloģija, man arvien vairāk nostiprinās pārliecība, ka tehnoloģija ir civilizācijas masala, kuru mēs agri vai vēlu pārslimosim un pieņemsim kā pašsaprotam. Un tieši tāpat, kā Gutenberga pēcteči atklāja, kad ir zināma starpība, vai tu drukā telefonu grāmatu vai Dostojevski. Jo principu viņas vienādāks, kā vāki ir, tur lapas ir, muguriņi arī ir, Tieši tāpat mēs pārslimosim to tehnoloģijas vīrusu, pieņemsim viņu kā pašsaprotam un par svarīgu uzskatīsim vienīgu kritēriju, kas tur ir iekšā, ja? Kas tā ir par ideju. Un ja viņi darbojās internetā, visticamāk viņi darbosies arī kīnā, un visticamāk viņi darbosies arī drukātā reklāmā vai, mutuālā komunikācijā. Tajā brīdī man palika stipri vieglāk, jo es sapratu, ka tehnoloģija attīstību nevienu nevar padarīt vecu, nestilīgu, oldschoolīgu, tikai tādēļ, ka tu nepārvaldi pašu jaunāko platformu. Tā ir tikai tehnoloģija. Bet tehnoloģija ir tikai un vienīgi ietvars tīri cilvēciskai idejai, kas runā par to cilvēku būtības daļu, kas nav mainījusies pēdējos, 10 000 gados visticamāk. Es esmu diezgan daudz pētījis, domājis, no kurienes cilvēki, kurus tāpat ir auguši normālās ģimenēs, bērndārzā gājuši, izglītību dabūjuši, ar citiem cilvēkiem komunicējušies, reputācijas sabiedrībā ieguvuši. Brīdī, kad viņi iesēžās mārketinga direktora krēslā, viņiem aizvarās širmis, pārslēdzās kaut kāds slēdis, un viņi sāk runāt nevis cilvēku, bet klasiskā mārketinga valodā, kam nav sakara ar to, ar valodu, kādā cilvēki, kādā ļaudis savā starpā runājās. Ja? Tā man arī ir bijusi mīkla, no kurienes ir radusies tā saucamā korporatīvā valoda. Ja? Valoda kādā, vai korporatīvais dialekts, valoda kādā dzīves cilvēks ar otru nekad nav sazinājies. Teiksim, korporatīvā valoda nesaka, es aizgāju uz veikalu pēc piena. Korporatīvā valoda saka, es izdarīju iepirkšanos tirdzniecības centrā, izvēloties, piena izstrādājumus, stājoties pircēju pārdevēju attiecībās tur ar kasieru un tā tālāk. Tad veids, kādā cilvēki nekad viens ar otru nerunā. Tajā brīdī, kad mēs pārkāpjam korporācijas slieksni, kaut kas notiek. Vairumā gadījumu kaut kas notiek. Ir cilvēki, kas ir spējīgi saglabāt savu normālo komunikācijas modeli, bet vairumā gadījumu viņiem kaut kas notiek. Viņi sāk runāt kā roboti, viņi sāk runāt mehāniski konstruētos teikumos, gramatiskās formās, kuras nekur ārpus uzņēmuma nekad nedzīvo, ārpus korporatīvās vidas nekad nedzīvo. Un tieši tas pats notiek reklāmā. Kā es teicu, es diezgan daudz esmu mēģinājis saprast, no kurienes rodās nesaderība starp to, kā cilvēki savā starpā runā, un to, kā reklāma runā ar sabiedrību. Un mana pārliecība, aizvien tikai nostiprinās pārliecība, ka fundamentāli pretruna ir tur. Reklāma ir ļoti emocionāls produkts. Runāšanās ar cilvēkiem ir emocionāla lieta. Un mājās pie teļuka sēžot vai radio klausoties, viņš tāpat pārsvarā viņi klausās ar smadzeņu labo puslodu, tīri emocionāli, un vērtē kategorijās man patīk, man nepatīk. Kamēr reklāmisti un mārketinga cilvēki, strādājot no 8 līdz 5, pieņemsim, sēžot pie lakotiem galdiem,
Viņi strādā ar kreiso smadzeņu puslodu, un viņi ar lineālu un kalkulātoru mēģina uzradīt emocionālu produktu. Ja? Ar lineālu un kalkulātoru ir ļoti grūti uzrakstīt labu mūziku vai, teiksim, labu teātri izrādi. Kampaņa. Ja, batoniņš. Šokolādes batoniņš saucās Romi. Nu, tā kā Rumānija, ja. Tieši tāpat kā sieriņš kārums. Tur ir bijis jau 30 gadu tirgu. Tur uz batoniņa ir rakstīts virsū Rom un Rumānijas karoks. Un, protams, vecie ļauni spērka aiz ieradumu, bet viņi jūt, ka tai jaunai paaudzei kaut kā tas batoniņš vairs nav aktuāls. Nu, viņam tur Snickers, tā. Un faktiski, ko viņi izdarīja, viņi nomainīja batoniņam rumāņu karogu pret amerikāņu karogu uz batoniņu. Un garš kaut kā tur Taste of Romania, tur pārlika par Taste of United States, tur tik jau, un palaida arī tos klipus, kad nafīgi visu šitos seņelos rumāņus, lai iet tur ratā un kas, riktīgi krūti. Un, protams, drausmīgais šums tur saceļās nenormāls skandāls, tur cilvēki iet un Facebookā tur grupas taisa un tur piketē pie rūpnīcas un žurnālisti, kā jūs iedrošināties, kas, ko, un pēc nedēļas saka, mēs pajokojām, ok, paldies. Un tad uzlika apakaļ to Rumānijas karogu, ja. Un uzreiz ir fantastiski, kā? Tā neviens neko nav mēģinājis iebarot. Tu jau esi pats bijis tas, kas skrējas piketos, nē, es gribu atpakaļ savu Rumānijas batoniņu, neļausim nevienam viņu piepiešana. Kā? Jā, tiešām kaut kāds jūtas pret to batoniņu bija. Un eleganti manipulācija, fantastiski. Tu tikai ļauj cilvēkam darboties, un viņš pats paveic visu procesu. Un procesa laikā atklāja, ka viņi ar to batoniņu saista kaut kas daudz spēcīgāks par tur kaut kādu šokolādes garšu vai ko, kad pirmkārt tā ir saikne ar savu valsti, ja? Tur ir runa par patriotismu, par vietu, no kurienes tu nāc. Aha, bet tur ir vēl otrais aspekts, ka tur ir tā piga kabatā, tur lielajam pasaules policistam, kurš iedomājās, ka viņam viss ir atļauts, kad viņš grib, tad viņš sāks karu, kad viņš grib, tad viņš savāks naftu, kad viņš grib, tad viņš tur uzmetīs atombumbu, un viņam vienmēr būs taisnība, un kā mēs teiksim, tā arī būs. Un piepriekš, ka saprot, ka tu ar savu mazo šokolādes batoniņu, es tā kā vēl izčakarējis arī to, tā kā Ameriku. Un tad vispār, protams, kas var būt vēl saldāks. Un tā viņam tas šokolādes batoniņš tur tagad ir topāli pie konversa skedām, man liekas, un kas tur vēl, ja? Ray-Ban brillēm. Bet tas produkts, kas ir bijuši mums līdzās visus šos laikus, tāpēc viņi tik labi noturējušies šobrīd tirgu. Vai jūs nedomājat, ka līdzīgi tāpat kā ar to batoniņu Rumānijā, arī ar šiem produktiem ir, ka viņiem ļoti svarīgs aspekts ir nevis tas, ka viņi vienmēr ir bijuši, bet tas, ka tie ir tādi kā latviskie produkti un ka tie ir tie produkti, ka mēs varam nevis Lietuvas, bet Latvijas kārumu, kaut gan Lietuvas vienkārši būt lētāks, vai tas nav tā kā svarīgāk par to? Viņi nav nodalāms viens no otra, tā, dzims un audzes un tas, kas tev ir apkārt. Tā ir no mazām detaļām veidot Latviju, un viena no detaļām droši vien ir sieriņš kārums. Es domāju, ka tur īpaši nevar nodalīt, vai tu viņu pēc dēļ ilgās klātbūtnes vai dēļ nacionālās piederības. Tur, man šķiet, tas ir viens un tas pats. Varbūt, ka nebūtu pa sliktu viņi arī kādā brīdī sapurināt, protams. Bet es vienmēr esmu apbrīnojis brandus, kas spēja iznākt auditorijas priekšā un pateikt, šis ir tas, ko mēs ražojam, take it or leave it. Ja? Kamēr Coca-Cola katru gadu ievieš kaut kāds 90 jaunas produktus un tādas līnijas un šitādas, Red Bulls mierīgi, tikai viena roka kabatā. Viens produkts, labi, tagad bez cukura. Ja? Vai tur kaut kāda Kas būtu tas, ko jūs personiski gribētu šodien reklamēt cilvēkiem? Šeit un tagad. Kas jums personiski būtu svarīgi?
tādas lietas. Es gribētu atreklamēt atpakaļ pāris lietas. Pirmkārt, man šķiet, ka reklāma ir pirmā sliktā lieta ir skaistumkults. Ja? Reklāma idealizē tādu izskatu cilvēks, kāda dzīvē nekad neeksistē. Ja? Sākumā tas bija vienkārši grims, pēc tam tas bija Photoshops, un faktiski no žurnāliem, no reklāmas plakātiem uz tevi skatās kaut kāds neeksistējošs rases cilvēks no citas planētas. Ja? Un ja tu attiecīgi viņam neesi līdzīgs, tev zemapziņā paliek, ka tu nepiedari tai labākai un veiksmīgākai sabiedrības daļai. Otrs noziegums pret cilvēks ir jaunības kults. Ja? Faktiski normālā sabiedrībā, jo vecāks tu paliec, jo vērtīgāks tu esi. Nepavēlti lielākajā daļā pasaules jaunieku lanās vecajiem un gudrajiem. Ja? Un ir pilnīgi neiedomājami, ka kāds, kuram parādās trunks un sirmi mati, vairs nav tik vērtīgs kā jauns supermodeļi, kas reklāmā gustās palielinājumā. Ja? Un jaunības kults faktiski viņš sākās pēc otrā pasaules kara, kad vai liela daļa jaunie bija izkauti, pēc viņiem bija deficīts un reklāma ļoti veiksmīgi to izmantoja. Un tas man liekas tāds otra ļoti nopietna lieta, ko, ja tas būtu manos spēkos, es atreklamētu atpakaļ, un man ļoti bieži pārmet, kāpēc jūs reklāmās izmantojat neglītus cilvēkus. Ko nozīmē neglītus? Tas ir tas, kā cilvēki izskatās, kā viņu vajadzēja apsties spogulī. Ne? Teicieniem, kas ir, vai piekrist, ka tas ir reklāmas jomā strādā, kam pastāvēs tas, kas mainīsies? Nu tā pastāvēs tas, kas nekad nebūs gatavs, kas nekad neuzskatīs sevi par pabeigtu un gatavu. Tā man šķiet. Faktiski mēs visi lielā mērā dzīvojam beta versijā. Nu, mēs nekad neesam gatavi, un sabiedrība nekad nav gatava, vai tehnoloģijas vienalga, kas tas var nebūt. Faktiski attieksmi pret sevi, pret profesiju, pret pasauli, man liekas svarīgi, ka visu laiku tā beta versija, ka vēl nav tas galīgais, ka vēl ir vieta uzlabojuma. Kā varētu, ko būtu jāņem vērā, lai viņš būtu veiksmīgs un tā kā viest uzticību un šo tā kā iespēju par to, ka viņš ilgstoši ir līdzās? Atkarīgs no produkta, bet ir ļoti labi, ja nosaukums sevī satur kaut kādu uzmanības magnētu, kaut kādu paradoksu. Es tieši biju uz lekciju, vai tā kā semināru vadīja tas Zviedru džeks, kur izdomāja Angry Birds iPhone'ā. Un viņš teica, ka pirmā lieta ir, it was the name, you know, and at the beginning it was like, we just wanted to call it like birds. And then it suddenly came like, why not Angry Birds? Because the first question people are going to ask you is, why birds are angry? Ja? Mēs nu pat nodibinājām animācijas studiju, kas sevi apvieno dažus prātus radošos, par ko es iepriekš runāju, zem viena kupola, kas jau sen strādā ārzemēm. Mēs pamēģināsim, vai ir iespējams zem vienotu brendu kaut kā izlausties ārā. Un tas, mēs ar Armandu Leitu kādu laiku štukojām, un faktiski tas saucās Knitter Tank, tā kā radītais tanks, ļoti, ļoti labi izskatās, arī animēts, un viss tur vienlaicīgi ir kaut kāds spēks, no otras puses viņš ir diezgan humāns un pulkains, acīm redzot, tur tad ir liela ļaunuma nodarīt nevar. Tas ir, tā kā spēks caur maigumu, ja. Man liekas, ka paradoks ir laba lieta. Cita lieta, ja tu var atrast pietiekami īsu vārdu, kas vēl nav tur patentēts vai kuram vēl nav domēns aizņemts, kas arī skan labi, tur visādi zing un hing un bing un,